Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žana. Pagatavošu ābolu pīrāgu no raugu mīklas. Vajadzēs milti, olas, cukurs, raugs, sāls, ūdens, eļļa vai nu sviests un ābolu. Ванильный сахар, дрожжи, масло можно использовать или сливочное, или растительное, воду или молоко и мука. Что хочу сказать по поводу дрожжей. Раньше я использовала прессованные дрожжи, была довольна. Bišķiņ gribētu pastāstīt par raugu. Vienmēr izmantoju presētu raugu, bet tagad atradu franču raugu sausu. Man ļoti labi patīk. Nav pārāk stipra smarža, nesmaržo pēc raugu un garša. Ļoti labs raugs. Siltā ūdenī vai nu pienā izšķīdinu raugu un pielieku klāt kādu tēkarotu cukuru un ļauju pastāvēt pāris minūtes. Šīs raugs ir labs, šīs dažas minūtes. Tagad pievienoju pusi no miltiem un samājas. Начинаю замешивать всегда с первой скорости и довожу до второй. Mīklu likšu siltā vietā uz kādām 30-40 minūtēm, lai ierūkst. Со стеночек надо собрать и всегда снизу посмотреть, чтобы все вынеслось. Такая кашица получается. Накрываю. Lieku pāri plēvi vai nu dvielu. И убираю в теплое место для подъема. Это примерно полчаса. Pagāja pusstundas, mīkla ir uzrūgus, dubultojās. Увеличилась вдвое. Tagad pievienoju cukuru, sāls, olu, eļļu vai nu sviestu un miltus. Un rūpīgi visu izmīcu. Яйцо. Масло. Размешаю. Размешивала на первой скорости, и теперь буду подсыпать оставшуюся муку. Mīklai jābūt ļoti elastīgai un maigai. Tāpat arī visu var ar rokām mīcīt. Но еще в процессе, пока вымешивается, я пару капелек всегда еще добавляю дополнительно масло. Будь то сливочное или растительное. Vēlreiz ieeļošu bišķiņ mīklu un trauku. Ну и после комбайна еще всегда нужно немного руками вымесить. Такое эластичное, мягкое тесто получается. Teikšu tā, vai nu lieku pienu vai ūdeni vai sviestu vai eļļu, liela starpība nav mīklai, kad iznāk jau gatavs. Gatavs pīrāgs. Теплое место. Pārsedzu ar pārtikas plēvi un atlieku maliņā siltā vietā. Тесто подошло. Mīkla dubultojās. Теперь надо его обмять. Опять беру масло. Pagāja 50 minūtes. Bišķiņ tā kā viņu saspiež uz leju. Подминаю. Un ar eļļu vēlreiz mitrina rokas. Un vēlreiz. Jau trešo reizi lieku pāri plēvē līdz gatavs. И довожу до готовности. Жду, когда поднимется снова.
Lūk, mīkla gatava. Отлично. Pagāja 45 minūtes. 45 минут. Galdu paberam miltiem. Стол мукой. Un izraudzēto mīklu dalu uz pusēm. Cepšu šādā formiņā 20 uz 20 cm. 20 на 20. Mīklu izrullēm. Раскатываем. Чтобы ровно получалось раскатывать. Lai vienmērīgi izrullēt, vajadzētu sākt rullēt no vidu. No vidus uz malām. Izrullēt mīklu kārtoja formā. Раскатываем. Здесь еще место оставляю для бортиков. Mīklu kārtoju tā, lai maliņas būtu uz augšu. Te man jau iepriekš sagatavot ābolu. Яблоки очистила, выняла сердцевинку и нарезала. И чтобы Un было kārtoju разнообразие, virsū mīklai. уже не разъединяла, так красиво разложила. Tāpat arī var bumbieru sagriezt vai arī ar ievārījumu. Можно Tāpat arī no прямо āboliem var, кожуру, ābols var nemizot, kā nu тогда kuram tā они более galma. грубее. Bet, nu, kad nomizot, tad viņi tādi maigāki. Tagad beru pa virsu cukuru. Arī var cukuru sajaukt kopā ar kanēli, ja garšo. Зависит от того, какие яблоки. У меня кисловатые. Man te ir 3 ēdam karotes Есть cukuru. ложки сахара. Tas ir atkarībā no āboliem, kāda salda skāba. Еще Man ir можно salda вместе с сахаром āboli. смешать корицу, если нравится. Atlikušo mīklu atkal izrullējam. Опять же раскатываем. Квадрат. Также можно делать и в круглой форме. Tāpat arī var cept tādu ābolu pīrāgu apaļā formā. Вот примерно так. И теперь нарежем. Griežu strēmelēs. Un kārtoju virsū āboliem. Taisu tādu kā sietiņu. No atlikušās mīklas, kas ir palikusi pāri, ja nu paliek pāri, var izcept mazas maizītes bulciņas.
lieko mīklu nokniep nost. Apsmērēšu sakultu olu. Un tagad smērēšu pāri. Maliņas smērēju, jo viņas atlocīja uz atpakaļ. Jo ja uzreiz smērēt, tad būtu grūti salikt strēmelītes, viņas uzreiz pieliktu. Nesanāktu sietiņš. No katras puses tāpatās. Tagad lieku pāri dvieli un paturēšu vēl kāds 12 minūtes. Tagad smērēšu pāri ar olu visu pīrāgu. Lieku jau iepriekš sakāstētā krāsnī. Cepu 30 minūtes no sākuma 180 grādiem, kad jau palika tāds zeltains, samazināju 160. Ļaušu pastāvēt dažas minūtes, lai padziest. Ko smuki nāk nav. Vēlreiz apsedzu ar dvieli un ļauju pilnīgi atdziest. Lūk, uz mukas maliņas, viss brūns. Tagad vanīļas cukuru sajauc kopā ar pūdercukuru un paber virsū. Var arī nebērt, kā kuram, bet smukāks nāk tā. Pīrāgs pufīgs, mīksts, garšīgs. Ābolu pīrāgs gatavs, lai labi garšo. Отрезаю тоньше полоску, покажу, какой он воздушный, мягкий. Пирог из дрожжевого теста с яблочной начинкой готов. Приятного аппетита!